Sveiciens podkāstā Ultraspēks! Klāt solītā otrā epizode par pavasara aktuālajiem skrējieniem Rīga-Valmiera 107 un Rojas 24 stundu skrējienu. Šoreiz savā pieredzē dalās Zane Kaspere. Zanei Latvijas čempionāts 24 stundu skrējienā Rojā izvērtās ļoti veiksmīgs. Viņai gan izdevās pavisam tuvu pietuvoties 200 km atzīmei, gan arī izcīnīt sudraba medaļu. Zane ultramaratona lauciņā ir pavisam nesen, taču jau paspējusi iegūt pieredzi pasaules čempionātā Taivānā, Eiropas čempionātā 50 km skrējienā un noskriets arī pirmais Rīga-Valmiera, kur viņai izdevās iekļūt dāmu top 10. Kā Zane jūtas ultramaratonistu komunā, kā viņa gatavojas saviem skrējieniem, kā joga un maizīt ar sieru spēja iedot ultraspēku ultramaratonos un kāpēc tieši laba pieredze var atturēt no vēlmes vēlreiz piedalīties sacensībās, klausies Zanes ultraspēka stāstā. Tā nav bronza, tas ir sudrabs. Tā var teikt šīs dienas podkāsta viešņa Zane, jo nu pat, tad, kad mēs šo ierakstām, šajā brīdī pirms nedēļas viņa skrēja 24 stundas un galu galā sudraba medaļa ir kabatā. Čau, Zane, man prieks tevi satikt ultraspēkā. Čau, man arī ir liels prieks šeit būt. Tiešām negaidīti, bet prieks, jā. Jautāšu uzreiz, kā tu jūties pēc nedēļu pēc Rojas 24 stundu skrējiena? Oi, šis man ir ļoti liels pārsteigums. Es jūtos ļoti labi. Es arī otrā dienā uzreiz pēc Rojas, pirmais, kas piecēlos no rīta, es uzkāpu uz riteņa, kas man likās, ka es nevarēšu pamīties, uzkāpu uz riteņa, es aizbraucu nopeldēties, un es jūtos tiešām ļoti labi. Tā kā es esmu laikam no tiem, kas sevi audzē, un lai es justos pēc tam arī labi, jo man ir tāds teiciens, dzīve arī ir pēc skrējiena. Tā kā, jā, jūtos labi. Man prieks dzirdēt. Par Rojas 24 stundu skrējienu mēs noteikti vēl parunāsim. Es gribu to atstāt šīs epizodes, kā tā teikt, saldajā ēdienā. Bet sākumā, kā jau ikvienam, jo, manuprāt, ikvienam tas ceļš līdz sākt skriet ir pilnīgi savādāks. Varbūt kaut kādas lietas ir kopējas, bet vienmēr ir interesanti paklausīties par to sākumu. Kā tu sāki skriet? Mana skriešanas sākums sākās ar to, kad bija liekais svars. Likās, kā tad savādāk, varbūt jāsāk kaut ko skriet, tipināt, kaut ko tādu. Un vēl tas saslēdzās ar to, kad es visiem saku, man bija 30 gadnieku krīze. Un kaut kas iestājās, ka kaut kas pietrūka. Un tā es sāku pamazām. Pirmie kilometri bija briesmīgi, teikšu godīgi. Un ir tā, ka tāds maršrutiņš gar upi, un es vienmēr aizskrēju uz vienu galu 2 kilometri. Un tad es domāju, ja es šeit nokristu, varbūt man savāktu ātri un man nebūtu jāskrien atpakaļ. Bet es skrēju vienmēr atpakaļ, vienreiz man nesavāktu ātri. Un maz pa bišķītim, un tā man tas iepatikās. Un vēl kas ir dīvaini ar skriešanu, es paliku par rīta cilvēku. Līdz tam es nevarēju piecelties no rītiem, bet man patika tie rīti, agrie rīti ar saulēktu. Vasarā to bija grūtāk dabūt gatavu, jo bija jāceļās agrāk, bet man patika ļoti. Un tas aizrāva izbaudīt tos rītus, jo staigāšana man likās, tas ir diezgan gari. Un izskriet ātri, apskatīties, tas man likās aizraujošāk. Un vai tu joprojām skrien tieši no rītiem? Jā, es ceļos no rītiem, tas ir mans laiks. Tas ir mans laiks pirms darba, pirms bērnu modināšanas. Tas ir tiešām, to es izbaudu katru rītu. Tā sajūta iekustēties dienai palīdz, vai ne? Jā, sāki skriet. Kā tu izvēlējies tālāk turpināt, jau ar garāku distanci, vai tu piedalījies kādās sacensībās jau? Jā, tas pirmās sacensības, manuprāt, bija vairāk tie Big Bang skrējieni Latvija skrējieni. Kaut gan, saprotams, laikam būtu jāsāk ar 5 km vai 10, bet tur skrēja pārsvarā 21 km. Un kā es te kaut kad atpakaļ skatījos, 18. gadā es biju 5 skrējienus no 7 noskrējis tieši pusmaratons Big Bang skrējieni Latvija. Un man aizrauta pusmaratoni.
tā bija tā kā mana distance vairāk. Tu jūties labi tajā distancē? Jā, tas bija mans tāds. Bet jāsaka, ka Uzvara, no kuras vietas es nāku, tāds mazs ciematiņš Bauskas novadā, tur taisīja Uzvaras apļi. Ir rudenī tāds skrējiens, vēl joprojām viņš ir. Un tad bija tā, kad arī tur skrēju, un tur no Bauskas man uzaicināja piedalīties, pārstāvēt Bausku 5 km tā kā distancē. Nu, un es pamēģināju, tas arī man patika. Man patika visas distances, laikam, ko es esmu skrējis. Man vēl joprojām patīk visas distances, ko es esmu skrējis. Jā. Tā kā es nevaru teikt, ka man ir kāda mīļākā. Jā, iemīlējies skriešanā un tev patīk viss parunāt ap to, kā saka. Jā, man liekas, ka tas ir tāds, uz ko tu noskaņojies pirms katra skrējiena. Jo reizēm skrienot 10 km liekas, ārprāts, tas ir traki, bet skrienot 42, 10, kas tur 10? Tā kā, tas ir galvā, tā noskaņojuma. Teicis, piedalījies šajos pusmaratonos sacensībās, vai arī tās sacensību, tas gars tevi ievilināja arī turpināt tālāk, piedalīties citās sacensībās, varbūt mēģināt jau garāku distanci, maratonu jau pirmo. Jā, noteikti. Protams, tas, kas tagad ir Rīga maratons, sākumā bija pusmaratoni pāris gadus. Tad man māsa vienā gadā, kad es noskrēju pusmaratonu, viņa teica, ka viņa nākamgad skries pusmaratonu, un tad man likās, ja viņa skries pusmaratonu, tad es skriešu maratonu. Un tā arī bija nākamajā gadā. Es skrēju maratonu, par kuru man sev nebija bail, bet man bija bail par māsu, kā viņa noskries to pusmaratonu, bet viss veiksmīgi, viss, jā, noskrējām abas divas un priecīgas, laimīgas, un tā tas, un man liekas, ka tas, ja tu esi noskrējis maratonu, kā es skriešu pēc tam pusmaratonu vairs? Vairs jau nē, tad tikai maratons. Bet nav tā, ka es esmu ļoti daudz maratonu skrējis. Manuprāt, es 6 maratonus noskrējis, jā. Un kā tu atceries to savu pirmā maratonu finišu? Tu saprati, ka jā, es vēlos skriet maratonus, tas ir ok, vai kā bija, kā tu atceries savu pirmā maratonu? Es atceros ļoti labi. Jā, tās emocijas bija ļoti labas, pacelājošas. Un man ir tāda aizdoma, ka jo garāka distance, jo ir labākas emocijas pēc tam, un arī tie cilvēki apkārt. Viņi tādi ar katru distanci garāku distanci, viņi ir tādi saliedētāki kopā, visi tādi draudzīgāki. Man liekas, ka jā, tas ir tāds, kas ievelk, aizrauj, jā. Man šķiet, ka jo garāka distance, jo vairāk krīt kaut kādi ikdienas uzliktie filtri un maskas, un tad jo garāka distance, jo tie skrēja tādi patiesāki, tādi vairāk gatavi dalīties ar emocijām, ar tādu reālo, varbūt, pieredzi, un vismaz tas ir tas, kas man ir tāda asociācija ar šiem skrējējiem, garo distanču skrējējiem, tas, kas man arī piesaista ar viņiem. Kā tu atceries pašā trasē, kā tev veicās, vai viss gāja gludi maratonā pirmajā, vai bija šī slavenā siena? Jā, mana siena, manuprāt, bija pie 32. kilometra, un tad man sākās tas, kad es pagāju, paskrēju, bet tas nebija tā, ka pat tā vienmērīgi, bet tā uzņemu tempu atkal, un tas tā sevi žēlojot, un tad viens vīrietis man teica, viņš saka, nedara tā. Vai lēnām tipiņi, vai tiešām, kad kaut kādu vidusceļu izvēlēs, un tad es tā, uzklausīju viņu, un tad tā lēnā garā līdz finišam, jā. Es stipināju. Vai tu atceries, kāds bija tavs rezultāts pirmajā maratonā? Kaut kas nedaudz zem 4 stundām, manuprāt, 3:51, kaut kas, jā, zem 4 stundām. Tev jau izdevās izskriet zem 4 stundām pirmajā maratonā, tas jau ir arī iespaidīgi. Starp citu, par maratoniem runājot, tu arī esi piedalījusies arī taisnajā, skrienot tieši maratonu distanci. Pagājušajā gadā 2. vieta tev bija šajā distancē. Kāda ir tava pieredze šajā skrējienā? Šī skrējiena pieredze ir ļoti interesanta. Šis skrējiens bija kā mans treniņš. Lai kurš to domā, tas nekad nebūtu bijis domājis, kad mans treniņš būs 42 kilometri. Bet tā tas sanāca, ka pagājušajā gadā man uzaicināja uz Taivānu 24 stundu skrējienu, un pirms Taivānas tā kā, likās, ka kaut kas bišķi jāpatrenējas garāks. Tad nāca piedāvājums 42 kilometru skriet
taisnījā, un tā sanāca 2. vietā, jā. Vai tev patika? Jā, atmosfēra šajā skrējienā ir vienkārši burvīga. Manuprāt, līdz šim nevienā citā maratonā tāda nav bijusi. Vai ir āķis lūpā varbūt pamēģināt dubultmaratonu noskriet šajās sacensībās? Man ir aizdomas, ka šogad varētu, jā. Redzēs, kas līdz rudenim, kādi plāni vēl, bet šobrīd nav nekādu plānu, tā kā varētu būt, ka jā. Ļoti labi. Iesāk jau runāt par Taivānu, par pasaules čempionātu 24 stundās. Kā tu atceries to brīdi, kad tu saņēmi šo piedāvājumu skriet šajās sacensībās? Jā, šis ir stāsts par Matīsu Vecgari. Sveicien Matīsam. Jā, kurš, man liekas, aizrauja un ievelk daudzus skrējus. Nu, te mums bija stāsts par citu distanci, kur diemžēl neviens latviečs negribēja braukt. Tas bija Indijas 50 km skrējiens. Nu, neviens negribēja braukt uz turieni. Un Matīs man teica, ir cits piedāvājums. Tu vari braukt uz 24 stundu skrējienu. Es viņam atbildēju, ka es varu 4 stundas skriet, bet ne 24. Un tad viņam bija tāda vienkārši atbilde, 4 stundas paskriesi, atpūtīsies, atkal 4 stundas paskriesi, atkal atpūtīsies. Un tā tu vari darīt 24 stundas. Nu, nebija tā, ka es piekritu uzreiz, noteikti nē. Bet tad man novadniece no Bauskas Gita, nu, mēs tā kā apspriedāmies, arī viņai šis piedāvājums bija. Mēs runājām, un tad man bija tāda doma, ka es taču negribu skatīties tiešsaistē, kā Gita skrien. Varbūt, ka es gribu tiešām klātienē tur būt. Jā, nu, tad es piekritu ar kaut kādu vilcināšanos. Vispār nē, Matīs vienā brīdī bija pievienojis mana grupiņai un atsūtīja, ka laikam es esmu piekritus. Un tas tā kā... Nu, tā es devos ar viņiem visiem trakajiem uz Taivānu. Saka, 4 stundas tikai reiz 6 jāpaskrien. Kā tu gatavojies? Tu pieminēji, ka taisnajā bija tavs treniņu skrējiens, vai vēl bija kādi garie treniņu skrējieni, vai kā tu atceries gatavošanās posmu tieši pasaules čempionātam? Pirms šī, manuprāt, nebija tāda ļoti daudz gatavošanās, nu tieši skriešana. Jo tas bija ļoti ātri, viss notika, un tur nebija daudz laika gatavoties. Bet es daudz vingroju, uz gāju masāžām. Es saprotu, ka tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs, un to es tā, nu, apzinīgi tiešām gāju vingrot un masējos, jā. Kāpēc tev tas bija svarīgi? Ir skaidrs, kāpēc, bet ne visi to ultramaratonisti iet uz masāžām, ne visi vingro, varbūt to liek vēlāk klāt. Kāpēc tev tas ir svarīgi? Man tas ir svarīgi, lai es justos labi, arī pēc skrējiena. Es neapzinājos vispār, kas ir 24 stundas skriet. Man likās, ka 4 stundas ir pietiekami un viss, bet jā, nu, lai nesāpētu visas maliņas, un es negribu, lai man sāp. Jā, tas pat ir vairāk par to pēcposmu nekā pat par pašu skrējienu, vai ne? Nu, arī skrējienā es domāju, ka droši vien, kad, lai nebūtu diskomforts un kaut kas pēkšņi tāds, kad neizlikt kaut kādas savas, nezinu. Lai, kā citi saka, lai nebūtu šķība līka pašā skrējienā, jo lai būtu viss kā vajag. Bet pirms pasaules čempionāta vēl tev gribu jautāt, kurā brīdī tu saprati, ka ar maratonu nepietiek, ir vajadzīga šī ultramaratona? Kurā brīdī tu saprati, ka tev ir ultraspēks pamēģināt kaut ko garāku? Nu, jāpiemina par to, ka es pirms tam 22. gadā skrēju vēl Eiropas čempionātā Spānijā 50 km, bet tur atkal ir jāpasakās tā kā arī Matīsam, bet pirms Matīsa ir Tomam vēl, kurš devās uz šo skrējienu un vienkārši tā kā lai saka, ievilka man līdzi, paķēra līdzi, bet par to, tā kā par tām virs tiem 42 kilometriem man nav domas bijušas pirms tam pašai. Es nezinu, pat nav, jā. Tas vienkārši tā notika. Es domāju, jā, tā Taivāna bija tas pirmais, tas Matīs piedāvājums, un es noskrēju tur, bija labi, emocijas, pašsajūta. Man likās, ja es to varu, tad jau, Rīga Valmiera arī es varu. Pasaules čempionātā tev izdevās noskriet mazliet vairāk par 170 kilometriem. Tad, kad tu gāji uz šo
pasaules čempionātu, saka, tā ir pirmā pieredze 24 stundās, tu neapsnājies, bet vai tev bija tomēr uzlikt kaut kādi savi mērķīši, ko tu gribi noskriet? Nu, man bija tas mērķītis 100. Tas pirmais mērķītis to 50 noskriet vienā skrējienā, ko es esmu darījusi. Tad tā Matīsa piedāvā tā atpūtiņa, un tad vēl kaut kādu to 50 vēl otru, un lai ir tas 100, un tad kaut ko lasīt klāt. Bet bija situācija tāda, ka mēs bijām Taivānā un iekārtojāmies tajā teltī, un saprotam, ka sēdēt jau īsti nav kur tur. Tur tāds vienkārši parasts plasmas beņķīts. Tad es noskrētos savus 50 km, sapratu, ka nav jau īsti, kur atpūsties. Kad jāiet vien tālāk, tad es apgāju vēl pāris aplīšus, tad atkal paskrēju un tā. Un man nebija domas, kad uz tā beņķīša sēdēt vai gulēt vai kaut kur. Un tā arī es pat neapsēdos. Es apsēdos kaut gan, lai pārlīmētu plāksterīšus kājām, bet tie bija pēc tiem 50 km, un tas arī viss. Vairāk sēdēs nebija tajās 24 stundās. Diezgan iespaidīgi, es teiktu. 170 km vai finišā bija doma, ka jāskrien vēlreiz 24 stundas un tad jāmēģina 200, vai nebija par to vispār tajā brīdī doma? Mana finiša doma bija par to, ka šo neatkārtot vairāk, bet tīri tāpēc, lai nesabojātu tās labās emocijas, ka man bija patīkami, man bija labi, bet nebojāt, jo tu nezini, kas var notikt nākamajā reizē, redzot, kā tur citiem gāja, un man likās, šo es negribu sabojāt, jo tas ir tāds paliekošais. Un, jā, tā kā doma man par tiem 200 nebija, es līdz šai pagājušajai nedēļai nesapratu, ko viņi visi tos 200 grib, kāpēc. Man nebija ne jausmas. Taivāna nav Itālija, Taivāna nav Roja. Vai tas nebaidīja tev nevienā brīdī, ka tā ir Taivāna, ka vēl jādod šis garais ceļš, ka tur būs cits klimats? Jā, ceļš man vienmēr ir biedējis, jo jebkurš pārlidojums tepatās kaut vai Eiropā man vienmēr ir atstājis tā, ka ir dūla galva, ir apdulums un viss un Taivāna. Protams, bet bija labi. Es nezinu, kaut kā viss notika un bija labi. Par karstumu, vai tev patīk karstumā skriet, vai tas tomēr patraucē? Nē, karstums galīgi nav mans, pilnīgi nē. Un Taivānā bija tas klimats bija daudz savādāks, un vēl man jāpiemina to, ka, ja citi teica, ka galva viņiem reiba kaut kādu tur 20. stundā, tad galva man reiba jau pat arī dažas dienas jau pirms tam, jo tie visi tie augstie torņi, kur mēs bijām, visas tās viesnīcas, visas, man liekas, tas klimats. Man bija tāds apdullums, man likās, tieši tāpēc man likās, ka šeit Rojā ir jāskrien, jo tās ir mājas, un tas ir tepatās 3 stundu braucienā no mājām, nevis tur tālumā, jā. Jā, kā tu atceries, kā tev gāja pašā trasē, vai viss gāja pēc plāna? Vai tu visu noskrēji, teici, ka tu neapsēdies, bet vai tu visu noskrēji, vai kādu aplīti arī gāji? Nē, Taivānā es diezgan daudz gāju. Tas solis tādā ātrā solītī, bet jāsaka to, ka ejot, man pat vairāk sāpēja kaut kāds gūžas vai kas, tā kā ejot. Jo skrienot lēnām man pat bija labāks sajūts. Nē, noskrietus noteikti visu neskrēju. Es pagāju, es pat arī paņēmu pistoli, masāžu pistoli un vienkārši gāju, lai tikai ietu kilometru uz riņķi. Jā, tā kā, tāds interesants piedzīvojums, jā. Vai bija kāda grūtākā stunda vai kāds brīdis, kad bija grūtāk? Jā, kaut kāda 18 stundu, tad uznāca miegs, tad uznāk tāds, ka, viss vairs negribās, bet jāpiemina to, ka Taivānā bija, tas komandas gars. Tas visi kopā un viens otru atbalsta un trasē, un tur visiem tāda kopīga, un tu zini, ka tu pārstāv Latviju, un tas ir tāds, ka tu... Vēl bija Sigitas komentārs Facebookā, kad jūs neesat tur visi braukuši tik tālu gabalu, lai tur, vienkārši neko nedarītu. Un tas ar tie komentāri paliek tādi, ik pa laikam par viņiem piedomā, un tad liekas, jā, es neesmu šeit braukus tāpat izkliedēties, te ir jādara visu, ko var izdarīt, jā. Jā, droši vien tie līdzcilvēki, tie labie vārdi arī tie, kas motivē ļoti, ne tikai
kaut kādi iepriekšējie treniņi, bet ir svarīgi arī tas, kā mēs zinām, ultrās vispār morālais atbalsts, mentālā sagatavotība ir ļoti liela loma spēlējoša, vai ne? Jā, man liekas, bez līdzcilvēka atbalsta. Es pat nestādos priekšā, kā to var izdarīt, jo, manuprāt, kad man ir tā, ka, laikam, es pati sev par maz ticu, man tic vairāk tie līdzcilvēki, un tas arī motivē. Jo, man liekas, ja es vien pats skrietu un neviens tur nezinātu, priekš sevis, jā. Bet šādās te ultrās tas ir neatņemama sastāvdaļa, tie līdzcilvēki, jā. 24 stundas garš brīdis, droši vien ar želejām vien neies cauri. Kā ar uzturu šajā pasākumā? Bērnu pārtika. Bet šobrīd es esmu atklājis to, ka man ļoti labi aiziet, un tad, kad jau vairs neko negribās, ne sāļu, ne saldu, neko tādu, man ir siermaizīte. Latvijas maizīte man arī uz Taivānu bija līdzi, sieru turpat uz vietas nopirkām un siermaizīte. Siermaizīte ar tēju. Un tas ir tāds, tā maizīte laikam kaut ko tādu, es nezinu, ko viņi tur izdara, bet tā ļoti labi palīdz man. Un kola arī? Kola nedaudz, bet jā, jo kola bija tā, kas man palīdzēja laikam to žirgtumu atgūt, jo līdz tam es arī līdz tai 18 stundai kolu nedzēru, bet tā palīdzēja, jā, tā kā, ja citiem tā ir kafija, tad laikam man tā ir kola, kas tādu žirgtumu iedod, jā. Vai tu lietoji arī papildus magniju, sāļus pašā trasē? Jā, sāls tabletes, magnija šotiņus ik pēc 3 stundām, jā, tos visus, jā. Bez tā nevar. Par tādām praktiskām lietām, apaviem, vai tev bija tulznas, vai kāds apavs tu izvēlējies? Apavu problēma man ir liela. Man ir diezgan plata kājas pirkstu daļa, tā kā, un man vienmēr ir nobērsti mazie pirkstiņi, bet tulznes man bija ļoti minimāls. Es izvēlējos hokas apavus. Jāsaka, paldies MySports veikala pārdevējam, kurš mani konsultēja pa telefonu. Un es nopirku savus apavus šim gariem skrējienam caur telefonu. Un bija ļoti ideāli. Tiešām ideāli, ar kuriem es esmu līdz šim tikai ultras arī skrējusi. Un tulznes bija ļoti, ļoti minimāls. Maziņas pirkstu galiņos tikai. Par atjaunošanos pēc šāda skrējiena, kā tu atceries, vai bija viegli aizmigt? Ar gulēšanu, laikam, man nav problēmas īsti tāda nekad bijušas un nebija. Mums tur sanāca nedaudz savādāk tā atjaunošanās, nekā mēs gribētu, jo mums atcēla lidojumu uz mājām. Līdz ar to mums bija jādodās uz lidostu, tad atpakaļ mēs devāmies uz viesnīcu, un tad atkal uz lidostu, kurā mēs pavadījām diezgan ilgu laiku, un tiešām naktī mēs tur atgriezāmies atpakaļ viesnīcā. Un man liekas, ka tas arī palīdzēja, ka mēs negulējām uz vietas, bet mēs staigājām, tas bija piespiedu kārtā, mums bija jāstaigā un jābrauc uz to lidostu. Bet, manuprāt, tas arī palīdz, ka tu neguli gultā, bet kusties un darbojies, un līdz ar to tāda atjaunošanās mums nācās atjaunoties kustībā, jā. Jautājums, kā pēc šāda skrējiena var izturēt pēc tam tik garu lidojumu uz mājām? Šis mums arī bija interesanti. Tā kā es lidoju ar puišiem, mums bija lidojums pārcēli, bet mums iedeva vēl kaut ko labāku. Mums bija lidojums uz Stambulu. Stambulā bija 9 stundas brīvais laiks, mums bija ekskursija pa Stambulu. un tad no Stambulas 3 stundas pēc tam uz mājām. Tā kā bija perfekti. Bija iespēja staigāties vēl pēc 24 stundu skriešanas, vēl nepietiek, var vēl pastaigāt pa Stambulu. Fantastiski. Kā tev kopumā pieredze par pasaules čempionātu, par Taivānu pašu kā tādu? Jā, šādas... Es esmu māju cilvēks. Man patīk mājās. Var aizbraukt, var apskatīties, var paskriet, bet ne uz ilgu laiku, bet... Ko es gribētu teikt par šo Taivānas grupiņu, ar kuru mēs bijām kopā. Tā bija fantastiska. Vienkārši fantastiski cilvēki. Un man liekas, tiešām tie, kas visgarākās distances skrien, tie arī visi ir forši cilvēki. Vai ne? Es varu piekrist.
Jā, es gribu vēl, lai tu pastāsti to, kā tevi sagaidīja lidostā, kā tevi sagaidīja mājās. Nu šeit es varētu apraudāties pilnīgi. Te bija tā, ka man sagaidīja lidostā tiešām ar ziediem, ģimene, bērni, draugi. Jā, man tiešām bija, es biju pārsteigta. Jā, šis bija tāds emocionālākais, laikam, visā vispār skrējienā un visā tajā braucienā. Un tad nākamais pārsteigums man bija, ka es iegāju kapņu telpā pie mājas, un tur draudzenes bija uztaisījušas plakātus, izdrukājuši. Vēl joprojām man tie plakāti tā mājās izdrukāti. Es viņus neesmu ielaminējusi, bet es to izdarīšu. Un jā, ļoti skaisti. Ārprāts. Es redzēju video, tur kāpņu telpā bija izdrukāts no šīm te pasaules čempionāta izlases skreklos, tur bildes izlīmēts. Tā, lai visi zina, lai visi mājas iedzīvotāji, ne tikai savējie. Un, manuprāt, tas arī ir tāda fantastiska pievienotā vērtība, ka tie tavējie, kas mājās, viņi tāpat satraucās, viņi tā lepojās un nebaidās arī to parādīt, cik ļoti viņi lepojas. Jā, man brīžiem liekas, ka viņi pat satraucās vairāk nekā es. Tas ir noteikti, jā. Tā kā... Es domāju, arī atbalsta komanda vienmēr satraucās 10 reizes vairāk nekā paši skrējēji. Bet gandarījums, es domāju, abiem vienāds. Jo tad, kad tu skrien, tad ne par ko nedomā, bet atbalsta komandai jādomā vienmēr. Arī tiem pašiem mājās palicējiem, kas pie telefona skatās tiešraidi un tur īkšķis. Tas tā ir. Runāsim tālāk par vēl vienu ultru. Es runāju par pirmo Rīga Valmiera. Šogad 9. vieta starp dāmām. Ļoti, manuprāt, izcils rezultāts pirmajai Rīga Valmierai. Kāpēc Rīga Valmiera? Jāsaka godīgi, kad Rīga Valmiera bija kaut kur sirsniņā jau tad, kad bija tie pirmie maratoni noskrieti, bet es nezinu pat kāpēc, es nebiju pieteikusies, tas tāds kaut kā neizskaidrojami, jo bija tā, ka tad, kad notika Rīga Valmiera, tās naktis, es nevaru teikt, ka es ļoti labi gulēju, es vienmēr sekoju līdzi, pat pa nakti kaut kā cēlos augšā. Un skatījos vienmēr tos rezultātus, kā noskrējuši, cik noskrējuši un kuri tur. Jā, tam es dzīvoju līdzi jau labu laiku. Bet kaut kā, es nezinu, kāpēc es nebiju saņēmusies tam, bet pēc Taivānas man likās, visi skries šie cilvēki Rīga Valmiera, un es domāju, nē, man ir jāsaņemās, un tiešām vēl jau vairāk 4. maijā tas vēl likās tāds emocionālāk un Latvijas svētkos skriet. Kā tu gatavojies pirmajai Rīga Valmiera? Šeit bija diezgan tāda nopietnāka skriešanas gatavošanās. Te mēs nolasījāmies Bauskas komanda, tā kā baušķinieki, kas skrēja. Te mēs bijām 5 cilvēki, kas vai nu sestdienā vai svētdienā, vai nu vienā vai otrā dienā, tad mēs skrējām garos treniņus, tādus 30 un 30 ar astīti. Un tie bija skrējieni, tādi garāki, pa nedēļu, protams, arī skrējieni. Vingrošana neizpalika arī, jā. Sāku apmeklēt jogu, kura, manuprāt, arī man palīdz, vēl joprojām palīdz arī skrējienos, jo tā elpošana jogas, tas, manuprāt, ir tas, kas arī, tad, kad paliek grūti, tad saprot, kad ieelpo, izelpo un viss sakārtojās, jā. Varbūt arī tas miers, kas arī, manuprāt, ultrās ir vajadzīgs, saprot, ka ne jau 5 kilometri šodien ir jānoskrien, bet vairāk mazliet. Jā, tas miers, ieelpošana, izelpošana, un tad vēl tā padomā, ir taču visādas citas sliktas lietas pasaulē, un šis jau nav tas trakākais. Saņemies un skrien. Kā tev patika laikapstākļi šogad Rīga Valmiera, jo ir bijis visādi? Laikapstākļi bija, manuprāt, ideāli. Visideālākie, kādi var būt. Man bail bija apmaldīties, teikšu godīgi. Un izdevās neapmaldīties, vai tomēr? Jā, man izdevās neapmaldīties, pateicoties vienai skrējai, ar kuras skrēju kopā ar Guntu, jo es viņai prasīju, vai mēs skrienam pareizi. Viņa saka, manuprāt, ka jā, pirms 2 gadiem skrēju, bet tad tāda siena nebija gar ceļa malu. Viņa saka, bet manuprāt, mēs skrienam pareizi. Un tad kaut kādā vienā brīdī mēs skatāmies, priekšā ir cilvēki, tad skrienam pareizi. Bet jā, bija bail, liels bailes bija apmaldīties.
Man arī ir, manuprāt, var apmaldīties tur, kur cilvēki nevar apmaldīties. Tas viens no tādiem aspektiem, kas mazliet man ir šos gadus apturējis piedalīties Rīga Valmieros. Nāc ātri skrējēji, un tad, man liekas, es apmaldīšos, un tad tur vēl tas moments, kad galvenais uz Siguldu neaizskriet arī. Tad. Jā, bet tur bija bultiņas, tās gan es pamanīju. Viņas kaut gan bija tumsā un viss, un tādas atstrojošas bultiņas, tā kā, jā, tās bija. Bet bija arī vairāk, kurus es satiku. Mēs gandrīz uz Siguldu aizskrējām, un es domāju, vēl tev pasaka pirms tam tajā kontrola punktā sēdītē, tikai uzmanīgi turieties tajā pusē, bet tāpat ir tāpēc jau labi vēl arī tas, ka mums ir tagad pulksteņi, kuros var kartes ielādēt. Jā, man diemžēl nav, un tāpēc man arī bija dubult vēl apmaldīties. Domāju, man nav, bet man bija doma, ka, ja kas, tad es ņemšu kaut vai ieslēgšu Google Maps un skriešu pēc tās. Es domāju, temps jau nav tāds, ka tur nevar atvērt telefonu un paskatīties. Gan jau kāds arī garām brauks un pateiks, varbūt. Un tā kā, jā, kā tu atceries, kā tev veicās pašā trasē, vai viss gāja pēc plāna? Šeit ir jāsaka, man bija jauna pieredze. Šeit, sākot jau Rīgā skriet, man kaut kas ar vēdru nebija. Es, pirmos 2 kilometrus domāju, tas ir uztraukums, tūlīt pāries, bet tas nepārgāja. Es dabūju ieskriet toltē jau Rīgā, jau Statelā. Tā kā tur jau pirmā reize, tad skrēju tālāk. Man bija tā, ka es sāku skriet ar Baušnieku Kristapu kopā, un tad es viņu ķēru atkal pēc tās toaletes apmeklējuma. Es viņu noķeru, un man atkal tā kā sagriež vēderi. Un tad es viņam teicu, man tā liekas, ka viņš man uzdevtu kaut kādu. Bet es sapratu, ka vienkārši tas vēderam, tas temps droši vien ātri, lēni. Es domāju, nē, tā es nedrīkst darīt. Tad man vēl tur vajadzēja ieskriet mežā, bet tad, kad es vairs neķēru Kristapu, man kaut kā tas viss pārgāja, un tad jau aizgāja tālāk. Kaut kāda ķīmija tur mums bija. Bet tas tā, protams, kā joks, bet ko tu darīji ar uzturu šādā gadījumā? Tu saproti, tev vēders griežās, vai tu kaut ko mainīji, vai tomēr centies iet pēc iepriekšējā plāna? Šeit bija tā, kad es uzreiz suportam ierunāju ziņu par to, ka man vajadzēs oglītes. Un tad es, ja man vienmēr bijis tā, ka tā maizīte palīdz kaut kad vēlāk, man likās, ka vajadzēs to maizīti ar sieru. Bet es ņēmu šeit maizīti ar sieru un koliņu, lai tas tā kā vēderi tur stabilizētu. Bet, manuprāt, tas palīdzēja, jā, un tad jau aizgāja viss. Tad, kad nāca rīta pus, tad tas ir mans skriešanas laiks, un man likās, ir labi. Kola izglābt pasauli šajos pasākumos. Kas vēl? Želejas? Želejas un man snikerīts. Man garšo snikerīts. Man tas vienmēr ir somņā līdzi. Un snikerīts, želejas un arī bērnu pārtika, manuprāt, bija kaut kādas dažas paciņas, jā. Bet man brīžiem liekas, ka es daudz ēdu tajās ultrās. Tur jāsvarās, vai kur smagāk, pirms vai pēc. Bet vajag, mēs taču zinām, ka ultramaratons ir pikniks dienas garumā ar skriešanas elementiem. Jā, tas man patīk. Par to jau vispār nav par ko diskutēt. Kas tev ir visvairāk palicis atmiņā no Rīga Valmiera? Laikam tas rīts. Tas ir tas maģiskais rīts, jā, kad tā saule lec un oi, jā. Jā, kamēr mašīnas nebija un rīts un tiešām, es nezinu, tās emocijas. Bet jāsaka godīgi, man mazliet bija vilšanās par to, ka es gaidīju to lūzuma punktu. Kaut kad jau viņam ir jābūt. Bet viņš mazliet bija pirms 100 kilometru, kad man tas tā līkumiņa, es nevarēju sagaidīt, kad būs. Bet tas nebija tik liels, lai būtu tāds sevis pārlauziens. Un tad, jā, kad es noskrēju ļoti, ļoti labām emocijām, tiešām ar tādu baudījumu, ar izbaudīšanu. Par to jau liels prieks. Varbūt nebija lūzums, jo varbūt distance par īsu. Varbūt, jā. Varbūt, bet laikam jau nē. Es ceru, ka vienkārši es atkal gribu teikt, ka varbūt, ka nākamgad neskriet, jo šīs emocijas tā kā nesabojāt. Man negribās to lūzumu punktu. Bet varbūt vienkārši bija ļoti labi sagatavojusies arī. Varbūt arī, jā.
Tāpat kā maratonā saka, nevajag gaidīt sienu, ja ir sagatavojušies, tad varbūt nemaz tās sienas nav. Bet, lai gan tu pēc finiša teici, ka šī noteikti nav tava pēdējā Rīga Valmiera, tad ir kaut kāds plāns atgriezties. Jā, protams. Laikam, jā, tas maģiskais rīts, tas ir tas, kas vilina. Es tā domāju, vismaz, jā. Skaisti. Gaidījusi ir noteikti tev atpakaļ Rīga Valmiera. Kā tu atceries, varbūt pēc jau noskriešanas savu finiša brīdi, finiša tusiņu? Oi, bija trakā masāža. Tā bija sāpīgā masāža, jā, protams. Neko pēc tam pāris stundiņas pagulēju, un tad uz apbalvošanu pilnīgi galīgi negribējās iet, bet sapratu, kur tad Valmierā palikšu un uz to neiešu. Jā, bet patīkam. Ļoti, ļoti. Es saku, te cilvēki, tie, kas skrien tās emocijas un trasē satiktie cilvēki arī, viņi visi ir kā savējie. Kaut gan, tās ultras, es jau ar tiem cilvēkiem neesmu. Tiem bijos tā kā kopā, bet tiešām liekas kā savējie. Kā ir, kad tu skrien ar kādu vai kādam garām? Kas tur notiek, ko jūs tur parunājat? Varbūt var ieskicēt. Šis ir ļoti interesanti. Ar Guntu mēs skrējām diezgan ar kādu gabaliņu. Un tad tu tajā tumsiņā, tu jau neko nezini. Tu redzi kaut kādu rozā keponiņu, tu redzi cilvēku, tu zini par viņu visu kaut ko, kur viņš ir skrējis, ko viņš darījis un visu kaut ko. Un tad vienā brīdī viņi saka, es varu paspīdināt lukturīt uz tava numura. Es gribēšu redzēt, kā tu noskrēji. Es saku, jā, šis ir ļoti jauki. Jo ir daudz reizes tu noskrēji cilvēku kopā, un tu pat nezini ne vārdu, ne uzvārdu, un kā viņam gāja beigās un viss. Bet jā, Gunta paspīdināja man lukturīti, un tad es viņai, un man ļoti maģiski bija tā, ka viņas numuru es atcerēšos vienmēr, jo tie ir mani bērni dzimšanas dati. Un man likās, tas ir tāds ļoti maģiski arī, manuprāt. Un jā, mēs ar Guntu šeit arī vēl sarakstamies Facebookā. Es viņai aizsūtīju bildes, viņa man atsūtīja video, un tad tiešām patīkam, jā, kad tāds kontakts vēl uzturās, jā. Uzreiz pilnīgi cita saikne ar to cilvēku, vai ne, kad jūs kaut kam kopā gājāt cauri. Jā, ko es gribu tad runāt par to svaigāko tavu ultru, kas bija Rojā, 24 stundas, Latvijas čempionāts, 190 kilometri ar asti. Kā tu jūties par savu rezultātu? Jā, šeit ir jāsaka, es jūtos ļoti, ļoti labi. Bet ja es pirms tam nezināju, kāpēc viņi visi grib tos 200, tad tagad es zinu, jo tie bija ļoti tuvu. Bet šeit tie 200 tos es sapratu, ka it kā es varu jau 4 stundas ar pusi pirms skrējiena beigām, bet tur man bija dilēma ar sevi, vai es noskriešu savus trūkstošos 40 km, kas būs pie 200, vai es noskriešu lēnā garā, mierīgi, un es noskriešu līdz tai 24 stundai. Bet, ja es būtu centusies uz tiem 200, es nezinu. Varbūt es stundu, 2 pirms tam nezinu. Es nezinu. Nē, es domāju, notiek viss tā, kā tam ir jānotiek, un lai nākamreiz. Tā tad būs vēl kāda reize? Es domāju, ka noteikti būs, jā. Tad nākamreiz uz tiem 200? Es ceru, jā. Tad es domāju, ka tad vajadzētu tā nopietnāk šim pieiet, jo roju es ilgi. Es ilgi atmetu to domu, ka nevajag pēc Rīga Valmiera tik ātri. Es pierģistrējos tikai tajā nedēļā arī, ka tā roja notika, jo man bija ļoti, ļoti liels diskusijas ar sevi. Man to nevajag, bet es gribu. Un tad bija tā, kad es pazināju savam suportam un pateicu, mēs braucam. Viņš saka, man jau nebija citu variantu, es zināju, ka mēs brauksim. Un, jā, tā kā būs vēl, jā. Bija karstums, vai Taivānas pieredze palīdzēja Rojā pierast pie karstuma skrienot? Es pat īsti nezinu, vai palīdzēja, bet šeit ar man nebija īsti nekāda tāda ļoti plāna, kā es skriešu, kā es darīšu. Plāns bija tāds, ja man ir slikti, ja man viss ir, jo, tikko noskrietas Rīga Valmiera, man likās, kad varbūt arī nebūs tik labi, kā es gribētu. Tad viss, iešu gulēt. Kas tad roju, izbaudīšu. Bet, jā, jāsaka tā, ka šeit lūzuma punkts man bija pēc 5 stundas. Es noskrēju tās 5 stundas, to karstumu, ko suports man teica piebremzēt, tas ir pa ātru, ko tu dari,
Bet es neko nenožēloju, jo varbūt es pēc tam arī neskrietu vairāk tik ātri un viss. Bet pēc 5 stundām es teicu, viss, man pietika, braucam mājās. Man draudzene māsa to nesaprata. Viņa saka, kas tev ir? Skrien. Bet, laikam, jā, tas lūzums, tas 50 kilometri, karstums, viss, man viss likās nevis, ka man ir grūti vai kāpt, man apnika un viss. Bet tad viņas man teica, pastaigā, viņam atties. Un tad tā arī bija, es 2 aplīšus apgāju, un tad tā arī kaut kā aizgāja tālāk. Jā, es atceros video tiešraides ultratakā, kad naktī tu diezgan naski pat skrēji, tur bija labs temps tāds. Jā, nakts un rīts, tas bija mans laikam skrienamais, un vēl man jāsaka, ja man ļoti nepatika, ka tie 12 stundnieki pievienojās sākumā ar savu tādu, tik skries, un man likās, riebis pilnīgi, viņiem ir spēks. Bet tad no rīta puses, tad, kad viņiem nāca jau tās pēdējās stundas, tad arī bija puisis, ar kuru mēs pat pie dziesmas mēs lecām pa stadionu, mēs viens otram vienkārši tādas emocijas radījām un likās, tik patīkam, un viņš man saka, uztur man tempu, es tev ir 12 stundas. bet jā, tā mēs norikšojām tiešām tādā ātrā tempā, kaut kādas 3-4 apļus, un sapratu, nē, ir pa ātru, es teicu, skrien, bet jā, tiešām tādu, kad ar dejošanu, ar lekšanu, visu, un ar tādām emocijām tiešām patīkami. Jā, un tad tie cilvēki, kas ir apkārt, tās emocijas ir neaprakstāmas tiešām. Viens ir, ka tavu atbalsta komanda tev saka, ka nē, tu vari, tev viss būs, pāris apļus, gan jau atdzīvosies, bet kas ir tas, ko tu pati sev saki? Kas notiek tavā galvā, kad varbūt ir šis te lūzuma punkts? Kā tu tiec galā? Tā laikam arī ir tas par to, ka, ko tad tu atnāc? Pagulēt? Nē, skriet. Ja skrien, tad skrien, jā. Izdari savu darbiņu un tad atpūties. Kā ar uzturu šajās sacensībās? Vai viss izdevās, vai bija tā pati maizīte ar sieru un tēju, vai bija vēl kaut kas? Jā, maizīte ar sieru bija, un šeit bija kaut kā vairāk ar koliņu, arī kaut kā biežāk, un jā, tā maizīte siera pat bija diezgan daudz, manuprāt, un te man brīžiem arī likās, kad es ēdu pa daudz, jā, te man... Bet bija žēlējs un magnīs un sāļi, viss tā kā, jā. Jā, 24 stundas tomēr ir garš posms. Es nezinu, vai visas domas ir tikai par skriešanu, vai tu paspēji arī par kaut ko citu vēl padomāt šajā laikā, vai tu esi tik ļoti nokoncentrējusies, ka jāskrien un ne par ko citu nevar padomāt? Īsti jau es pat nezinu, tādas domas par kaut ko, tad, kad man liekas, ka skrien pusmaratonu reizēm ir vairāk domas. Un tad ir sev apsolu kaut ko, kad kaut ko tur izdarīs un sev vai kaut ko nopirks vai kaut kādu, nezinu, tur. Bet nē, pat šajos garajos skrējienos pat noskrien un likās, pat neesmu neko sev apsolījusi tādu, kaut kādu bonusu vai kaut ko tādu. Jā, te ir vairāk kaut kā, manuprāt, arī tā komunikācija ar pārējiem skrējējiem. Ja sākumā viss ir tādi, katrs skrien savā tādā, un tad jau, uz beigām jau aiziet. Tad sākās runas, un tad viss slikti vai viss labi, un viens otru uzmundrina, un tad jā, kaut kā tā kopības sajūta ir patīkama. Kā tu jūties kāpjot uz piedestāla, 2. vieta Latvijas čempionātā? Šeit mums meitenēm gāja diezgan sīva cīņa. Es pat nezinu līdz kurai stundai, bet to, ka Sigita atrāvās no visām pārējām, tur bija diezgan ātri zināms, ka viņa pirmā droši vien, ka būs, ja kaut kas gluži nenotiks. Bet no pirmās, manuprāt, līdz kādai 7., 8. vietai mums tur gāja diezgan tuvu viena otrai mēs bijām. Tā kā, man pat nebija tā doma par piedestālu. Nē, tā doma pat nebija, jā, kaut kā, bet, protams, ļoti, ļoti liels prieks. Tas ir tāds, es nezinu, man tā medaļa, katru dienu viņi uzliek kaklā. Un pareizi dari, nav tā, citreiz dabū medaļu, pastaigā, noliec plaukņa un tālāk, bet vajag izbaudīt kārtīgi. Jā.
piedestāls Latvijas čempionātā, vai ir tā sajūta, ka, ja jau sanāca šoreiz, ka vajag vēl? Es domāju, ka vajag vēl, jā, noteikti. Es domāju, ka pēc šī nevar apstāties. Man jau tās ultra tikai tādas, sākumiņš, jā. Es domāju, ka tas varētu būt tas mans. Kaut gan es gribu kaut kad uzskriet kaut ko īsāk, tā ātrāk, bet, nezinu, vai sanāks. Kas ir tas, kāpēc tev patīk ultras? Jo, ja mēs tā ņemam no tāda cilvēka parastā, priekš kam skriet 24 stundas, taču var noskriet piecīti un dabūt tos endorfīnus un iet mājās. Nē, šeit ir, laikam, tās citas emocijas. Te ir tas, kad, varbūt es neesmu arī tik ātri, lai noskriet savu to piecīti, varbūt tādās sacensībās vai kaut kur. Bet te ir tāda, man patīk lēnām, laikam, skriet un garāk, un tā, laikam, sev pārbaudīt arī droši vien. Droši vien, jā, ka tas ir tas viss ir galvā. To arī pārbaudīt. Un vai tā ir, ka viss ir galvā? Man liekas, ka ir lielākā daļā. Protams, ir kaut kādas situācijas, kad ir vēders, ir kaut kāda muskuļa, kas sāp vai kā. Ir, protams, kaut kādas lietas, ko tu nevari ietekmēt. Bet es domāju, ka pārējais ir galvā. Ja tev nekas nesāp, ja nekas tāds nav, tad tas ir galvā. Kā tev patīk šis te sacensību formāts, ka tas ir, kilometra aplis, apmēram, kā tev patīk? Vai varbūt tu gribētu skriet no punkta A uz punktu B? Nē, kilometra aplis varbūt mazliet ir pa īsu, jo šeit arī man sanāca tā, ka visu laiku riņķojot, pieskriet pie savas tās telts, bet te es gribētu varbūt kaut kādu vismaz tos 2 kilometrus, vismaz, varbūt pat lielāku, un tad tā kā retāk varētu pieskriet un tā, kad ar tādu gandarījumu sagaidīt, nevis visu laiku skrien. Nē, bet manuprāt, varbūt tam nav pat, es nezinu, tāda nozīme, kad tā riņķošana man netraucē. Galva nereips no tā. Nē. Kā tev šķiet, kas raksturo ultramaratonistus? Manuprāt, viņi ir kaut kādā ziņā spēcīgi. Es domāju, ne tikai fiziski, emocionāli, ka tādi, jā. Bet man gribās teikt, ka, ja man būtu grūti, es neskrietu. Ir jau grūti, bet ne tik grūti. Bet sanāk, tu tā skrien, cik tas ir iespējams 24 stundas skrien tādā komfortā, es saprotu. Jā. Man ir tas ļoti, ļoti svarīgi, lai es nezaudētu kaut kādu, savu tādu, jo man supporta prasīgi palaikam, tev galva nereibst, tev nav slikti, vai tu jūties labi, vai tev nenāk vien, tāds, kad, jā, man tas ir svarīgi, lai ir komforts, tāpēc man varbūt tas rezultāts arī uz to 200, kas man likās, šajā reizē varbūt, ka vajadzēja, varbūt viņš bija tuvu, bet laikam labāk ar tādu komfortu finišēt, jā. Tev tas ir svarīgi. Kā ultrās nekad nezini, kā būs. Jā, jo bija tās 4,5 stundas palikušas, es sapratu, ka vēl var to maratonu, kaut gan es esmu riebīgi arī skrienot, es daudziem, tā vajag maratonu. Un viens puisis man saka, labi, ja pusmaratonu. Jā, bet arī, manuprāt, interesanti 24 stundas sacensībās redzēt tos cilvēkus, skrējēji, tos garstāvokļus, un tā brīžošana vienam ir atvērusies, otrā, 4., 5. elpa, otram akali bedri, un tad viens skrien laimīgs garām aiziet, otrs dusmīgs. Tā ir, vai ne? Tā ir ļoti, un tad ir dusmas, un tad ir atkal prieks, un tad ir ārprāts, jā, kas notiek, tas ir forši. Vai tev šī pieredze skrienot ultras palīdz arī citām lietām dzīvē? Varbūt uztvert vieglāk kaut ko vai saprast, ka tas kalns nemaz nav tik liels un to var nogāzt? Es domāju, ka jā, tāda līdzsvarotība, kad nekas nav nepārvarams tāds. Viss notiek, kā tam ir jānotiek, un arī bez cīņas nav uzvara. Tāds, jā, es domāju, ka noteikti palīdz. Tu esi noskrējis pagaidām pāris ultras. Kā tu jūties šajā ultramaratonistā tādā bariņā? Es jūtos galīgi jauniņā, bet ar jau tādiem tā kā savējiem, ka likās tā pamazām un tādi, kad ir tie savi tādi cilvēciņi jau, kas tur ir, bet galīgi jauniņā vēl, jā.
Kā tu saki, tu esi jauniņā, tad ko tu ieteiktu varbūt tiem, ar ko varbūt rēķināties, vai ko tu esi sapratusi, kas šobrīd domā par savu pirmo ultramaratonu? Es domāju, noteikti mēģināt. Mēģināt un skatīties, kādas ir sajūtas un droši vien mēģināt un arī skatīties, kā jūtās cilvēks, jā. Ja mēs atgriežamies pie tā, ka tu izdomāji, ka ir jāsāk skriet, un tagad, kad mēs esam šajā brīdī, kā tu atskaties uz šo te posmu, kāds viņš ir bijis, vai viņš ir mainījis tavu dzīvi, skriešana? Viņš ir šausmīgi dažāds bijis, jā, no tām īsajām distancēm līdz garajām. Manuprāt, ļoti ir mainījis. Es nevaru iedomāties, varbūt, nedēļu jau varu bez sacensībām, bet tiešām tādu, ka, arī stirnubuku ir tas, kas ir pavilcis man tāds, ka, ja man likās pirms tam ir zaķis, tas, kas man ir, viss tie ir mani griesti, kad, man vairāk arī neko nevajag, zaķī tur var izbaudīt visu. Tad šobrīd, arī pēc tās Taivānas noskrietā, tad liekas, kā neskriet lūsi. Bet sanāk tas uzreiz uzliek tādu kā gandrīz pienākumu skriet tad to garāko? Jā, kaut gan man ir reizēm ienāca doma, ka varētu kaut kādu vāveru uzskriet. Bet tad kā, kur es tādu gaisu gabalu aizbraukšu un noskriešu pāveru? Tad jāskrien ir kaut ko garāk. Bet jāsaka, kad nav tā, kad viss ir šausmīgi labi un rožēni. Man ir pēdējais stirnbuks lūsis, kad es braucu mājās, man bija ļoti slikta pašjūta. Es īsti nezinu, kāpēc, varbūt pēc, kas nebija gulējis mājās iepriekšējo nakti un viss. Tā kā, tas man arī likās tāds mazliet lūzuma punkts pirms Rīga Valmiera. Man laikam bija satraukums, vai viss būs labi. Tā kā, nav jau tā, ka vienmēr ir bijis, viss ir rožēni, bet jā, ir visādi. Es domāju, ļoti labi arī, ka tu ar to dalies, jo ir jāsaprot, ka ir gan tie labie brīži, gan sliktie brīži, bet tie sliktie jau mēs tiekam tam pāri, un tas atkal palīdz tālākajā pieredzē. Bet man gribās teikt, ka tie sliktie ir pat palikuši tā ļoti atmiņā. Ir tādi konkrēti brīži, ir, manuprāt, 3 ir bijuši, jā. Es varu teikt, kad Salaspilī viens 10 kilometru skrējiens. Viņam, laikam, manuprāt, bija kaut kādi 30 grādi, jāsaka tā, ka pēc tam arī es nezināju vispār, kur likties. Visas miskas bija pievēmtas. bija briesmīgi, jā. Un arī tagad pēc šī lūša man paši bija ļoti slikti, jā. Kaut gan bija ārā augsts un viss, un vajadzēja jau būt labi, bet nebija, jā. Un kā tu pēc tam atskaties uz šīm pieredzēm, vai tu skrienot treniņos pārdomā, ko varbūt darīt savādāk, vai kā tu lietā šo emociju? Jā, droši vien, kad man vēl patīk, es varu atzīties, man patīk pārķert startu. Kā? Tas ir manējais. Tad, kad es tā padomāju arī par šo, arī lūša distancē es pārķeru startu un tā ritīgi. Un arī tajos, kuros bija slikti, jā, par to es esmu, protams, saprotu, ka nevajag, bet es tāpatās to izdaru. Bet kas tas ir? Tas ir stress pirms sacensībām, vai tas ir bara efekts? Kas tas ir? Kāpēc jāpārķer starts? Jā, tas laikam ir kaut kāds tas bara efekts, un tas, ka kaut kā, izcīnīt to savu vietiņu kaut kur tur, lai nav. Jā, bet jāsaka, par šo bara efektu man arī ir slikta pieredze bijusi, kā skriet barā pagājušajā gadā, 23. gadā, man bija trauma, diezgan tāda neforša trauma, saules skrējienā, Rozentāla skrējienā, un tur arī šajā bara efektā es skrēju, un uz pagrieziena puisis krita, un es viņam kritu virsū un pagriezu kāju. Un man laikam mazliet ir fobija šobrīd no tā bara, un varbūt tāpēc es sev meklēju attaisnojumus. Varbūt tāpēc es gribu izrauties tur, kur man neviens netraucē. Jā, šis ir tāds mazliet tāds, kas man liekas, ka man nepatīk tur tajā barā skriet. Bet, saki, piedalies stirnbukos, tad arī taku skriešana ir tevi ievilinājis, varbūt kādu taku ultra ir padomā nākotnē? Gribās teikt, ka nē.
Šie takas man liekas ir grūtas. Tā, ka ļoti grūtas. Labi, Stirnabukā es izbaudu to apkārtni, tiešām ar baudu, skatos ja man liekas, ka zaķes izbaudu, zaķes neizbaudīs, man liekas tā, kā skrēja, tā aizskrēja, bet lūsi vairākas izbaudu. Tiešām to Latvijas dabu un tur, kur aizved no Stirnabukas, tas ir fenomenāli vienkārši. Pilnīgi pievienojos un arī es pati pārgāju no Zaķu uz Stirnabuka distanci šogad. Un, lai gan sanāk 2 reizes garāka distance, bet es viņu izbaudu daudzreiz vairāk. Tas nekas, ka ir jāskrien vairāk, bet tie skati, tā sajūta man ir daudz labāka. Un kaut kā Zaķī, laikam, tas bars, kas tur ir, tas arī mazliet varbūt pat patraucē tieši izbaudīt skrējienu. Jo man, piemēram, pašai patīk baudīt. Es nezinu, kā tev ir. Jā, Zaķī bija tāds ātrs skrējiens, un tur pēc tam liekas, skaties bildes un domā, vai tu tur biji, es to neredzēju. Jā, bet Lūsī tur acis vairāk iet uz visām pusēm. Jā, jo tur nav ne domas, ne par kaut kādām vietām vai tur kaut kā tā, bet tur ir tiešām tāds baudāms skrējiens, bet tāpat pārķert startu. Tad tas ir tāds viena no pozīcijām, kur varbūt tu esi pati pieķēris, ka varbūt vajag piestrādāt, lai varbūt sanāk vairāk tie skrējieni ultrās. Tev arī sanāk pārķert startu? Nē, īsti nē. Kur tur steigties? Vēl tik daudz priekšā, vai ne? Jā, jo tur ir tik neprognozējami, ka liekas, ko tur. Jā, kas tālāk tev varbūt plānā var ieskicēt, vai ir šobrīd kaut kādas sacensības, ko tu jau esi ielikusi kalendārā? Tagad es gribētu mazliet uz to pusmaratonu, jo es neatceros pat, kad es skrēju pusmaratonu. Un es gribētu pamēģināt, cik vispār es ātri varu paskriet, un tad doma ir Jelgavas, tas nakts pusmaratons, jo tur ir vakars un nebūs karsts, cerams. Un tad tas ir tāds, un tā plāna īsti nav, Stirnabuka. Tā kā šogad varbūt dubultmaratons, no ultrām. Jā, redzēs, kas tur vēl rudenī, jo, manuprāt, tie skrējieni tik ļoti piesātināti Latvijā, kad ir visu laiku kaut kas un pārklājās, pat tā kā jāskatās, kas tur rudenī būs, jā. Bet ultra lauciņš tev ir tikai sācies, un tu esi gatava tajā mesties kārtīgi iekšā. Jā, es domāju, ka jā. Jo arī pagājušā gada atceroties dubultmaratonu, tajā taisnajā maratonā lija lietus. Un es teikšu godīgi, man patika. Labi, brīžiem bija tā, kad jau tā kā, kad pa traku, bet tas atvēsinošais, tas bija labs, jā. Bet vai es gribētu dubultmaratonu tā noskriet, varbūt arī nē. Vai tu skrienot klausies mūziku? Ikdienā skrienot es klausos mūziku, lielāko daļu, jā. Bet sacensībās nē. Nē, Stirnabukā noteikti nē. Maratonā es esmu kaut kad skrējusi mūziku. Bet, ja man likās, kad es kaut kad ieslēgšu Rīga Valmieras skrējienā vai tagad tajā Rojā, nē, man nebija kad. Ir aizņemts laiks runājot ar citiem skrējējiem? Ar citiem, un tad liekas, ka nav laika, un tas, un lai cik dīvaini liekas, bet tās 24 stundas paiet tik ātri, ka tu nepaspēji kaut ko izdarīt, ko tu pat domāji, ka vajadzētu izdarīt. Vēl gribu jautāt, vai tev ir kaut kādi finiša rituāli, varbūt kaut kas, ko tu teici iepriekš, ka tu apsoli sev kaut ko tu nopirks, varbūt ir kaut kāds ēdiens vai dzēriens, ko tu noteikti jau zini, ka finišā jābūt pēc skrējieniem? Nē, man laikam tāda nav. Man māsa vienreiz iesmēja, kad maratonu noskrēja, tagad veselu biespēju pats viņa apēdīs no pusīti, bet nē, man pat nav tāda. Es apsolu, ka es kārtīgi izgulēšos un atpūtīšos, un tas laikam ir mans tas jā. Rituāli man nav nekā. Vairāk atpūtas apsolīšana, ne tāda mantiskā vai no gastronomijas puses, jā? Ir reizēm, kad ir kaut kāda skrējiena, kad es sev apsolu, jā, kad tur nopirkšu kaut kādas tādas botas, vai tur kaut kādu tādu masāžu, vai tur aiziešu kaut kur sev paltināšu, bet pie lielajiem šajiem skrējieniem es pat kaut kā brīnos, kad es pat pats neesmu ko apsolījis, jā.
Cik interesanti. Bet es domāju, tas ir tikai ļoti pozitīvs rādītājs, ka pat sev nevajag neko apsolīt, lai veiktu šādas distances un justies labi gan pašā trasē, gan finišā. Jā, ne par velti jautāju tev par mūziku, tad jautājums tev, kādu dziesmu tu ieteiksi Ultraspēka dziesmu playlistē? Nu, mana dziesma jau kaut kādu laiciņu ir Astronauti, tici sev. Un, tas ir par to, ka tici sev un notici un dari. Jā, un viss notiek. Bet es reizēm sev pat neticu, kā tic vairāk mani apkārtējie cilvēki. Tie vairāk tic, jā, kad es varu kaut ko izdarīt. Viņi tev tic un tu notici viņiem. Jā, un tad tad viss sanāk. Manuprāt, arī Rīga Valmiera tev finiša dziesma bija izvēlēta tieši šī. Jā. Un kāda bija sajūta finišā šo dzirdēt? Ļoti, ļoti labi. Tiešām. Jā. Šo dziesmu es noklausos šad un tad. Lieliski tiek ielikta un tiešām novēlu tev noticēt, jo tev viss sanāk arī stiprāk ticēt pašai sev, un es domāju, tad arī vēl stiprāk ticēs visi tavējie, un kā pašā dziesmā ir, kad tic tev un es arī, un ja mēs ticēsim viens otram, tad es domāju, ultramaratonu komūna tikai plauks un zels, un viss būs, un es novēlu tev nākamajā 24 stundu skrējienā šķērsot to 200 km robežu, es domāju, viss ir iespējams. Galvenais ticēt. Jā, paldies. Tā kā paldies par sarunu un tiekamies ultrās. Paldies.